Sveiciens visiem! Nu, lūk, kā teicu, sūtījums klāt no Tower Hobby kaste un gultņi. Gultņi Ruslarim nāca man kaut kur 2 mēnešus, pat vairāk. Es jau rakstīju pārdevējam, viņš man tur atvainojās, piedevēja naudu atpakaļ. Bet teicu, labi, vēl pagaidīšu nedēļu. Un jā, tagad kopā arī atnācam no Tower Hobby sūtījumu. Tā kā neko nenokavēju praktiski, jo gultņi bija domāti, tāpēc, kad mainījuši uz RPM aizmugurējos kulakus, tad arī tur gultņus vajadzēja mainīt, jo vecajos tāpatās nelikt iekšā tajos kulakos. Tā kā viss ir forši, paspēja atnākt tieši laikā. Tā, skatāmies. Lūk, gultnīši. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 gabala. Tā kā forši. Nepaņēmu tur pašus dārgākos, bet arī ne pašus lētākos. Ko tur pa vidējo summu paņēmu, cik tur maksā kaut kāds $7 kapeikām vai 8. Kaut kā tā. Tā kā būs man tagad Ruslarim jauni gultņi. Vēl jāskatās, vai man RPM viņi derēs. Cerams, ka derēs. Tur nebūs kāds mazāks izmērs, bet ja kas man arī jau lietot ir mazāk izmēri. Tā kā tā esam vaļā no Tower Hobbies. No Tower Hobby baigi forši nāk tas viss 2 nedēļās praktiski man un ir klāt. Tātad, ko es šoreiz pasūtīju? Tātad pats galvenais slingšots riepas. Kā bija domāts arī mazliet jau tagad sniegam, bet sniega nav, būs pa smiltīm. Tā kā domāju ņemt vai neņemt, tādus nogriezīšu šitā, jo tās iepakojums praktiski ļoti labs. Pēc tam ielikt netīrās riepas iekšā, jā, vajag. Tātad, lūk, tādas viņas izskatās. Būs pa smiltīm, tā līmes kaut kādas vēl, labi sīkumi. Domāju, īstenībā, ka būs cietākas, bet, viņas cietākas ir, bet nē, tad diezgan mīkstas. Redzēs, kā būs. Jā, tā kā sniega tagad nav, būs pa smiltīm, pa jūrmā varēs dragāt. Priekšā vēl tās mohaukus, kā viņas ir saucās, nepateikšu, bet, apakšā būs tas nosaukums priekšas. Tos pagaidām nepaņēmu, redzēs, varbūt vēlāk paņemšu, kaut kā bija žēl naudu, tā kā būs man blicam aizmugurē šitie te brīnumi, tā kā parši. Tā, un lai varētu tagad normāli braukāties, jo priekšējie plaukti man ir salauzti, tad nu, RPM priekšējie plaukti priekšblicā. Priekšējie plaukti, 2 uzlīmītes, skrūvītes, viss kā nākas, kam varēs tagad izpausties. Tālāk, no RPM vēl Ruslarim priekšējais bumpers. Labi, taisam vaļā, taisam visu. Tātad arī 2 uzlīmītes RPM. Un priekšējais bumpers RPM. Jā, cerams, būs labs. Tālāk. Tā, paņēmu skrūvītes, un tad daži saprāvās. Tā kā paņēmu skrūvītes. Tālāk no RPM mums ir vēl Ruslarim tādi uzlīmes un Ruslarim aizmugurējie plaukti. Jo tie alumīņi, kas tur bija, tie jau galīgi izjukuši. Tā, reiz arī paskatīsies, nedara. Cerams, ka darēs. Jap, viss kārtībā, viss dara. Varši, tā kā varēs likt iekšā.
Labi, tas lai tagad stāv tālāk. Un vēl priekš Ruslera paņēmu šitos ten brīnumus. Tie jau sāka jukt ārā, tā kā mainīsim. Tā, jāskatās, vai šitie nav mazie. Vai viņi man maz derēs, jo es viņus pasūtīju, pēc tam tikai sāku skatīties, kad viņi dažādi. Tā kā tolītās paņemsim, paskatīsimies. Jā, man jau likās, kad iespējams, kad nederēs. Tā tad, jo viņi tur izmēra atšķīrās, un es pasūtīju kaut kā, es jau tikai sāku skatīties un domāt. Bet domāju, mazliet viņus palpus lielākus un uzmauks virsū. Jā, šitie ir mazliet traknāki. Visi it kā ir vienāds, tikai šis te attālums viņam sanāk, kad ir platāks mazliet. Tā kā tālūk, tāda galvenais, kas man ir kulaki atnākuši un priekšējā plaukte un bumpers. Jo bez bumpera braucot, viņam tur tās skrepkas, kas tur tas skavas, kaut kur uzcitot, man jau viena pazuda. Tagad bez bumpera negribējās galīgi braukāt, lai to priekšēju arī nenolok galīgi nost. Tā kā tālūk man te ir sanācis vēl, man nāk arī priekš Ruslera RPM plaukti priekšējā un aizmugurējiem. Tā kā tur arī mums būs RPM plaukti, lai var mierīgi sirdi dragāt. Un, protams, riepas. Tā kā tālūk, ka šito tad redzēs, ko es izdomāšu, ko es nē. Un tad jau būs video. Tā kā pagaidām tad visu labu un līdz nākošajai reizei. Čau!